Biezpiens, āboli, smalkais muslis, kas par kombināciju, kas par garšu. Tātad ņemam biezpienu, pieliekam klāt olas, šķipstiņu sāli un es liku medu. Tu vari likt arī cukuru, noteikti vaniļa un izkausēts sviestiņš. Visu samaisam viendabīgā konsistencē. Tagad sagriežam ābolus smalkās šķēlītēs, tādos gabaliņos. Pievienojam klāt pie mūsu biezpienu masas, visu samaisam. Tagad atsevišķā bļodā ņemam smalkais muslis un pusi uz pusi ar kviešu miltiem. Cepamais pulvers un sajaucam visu kopā. Pievienojam klāt pie biezpienu masas, atkal visu savienojam ērtāk būs ar rokām. Tālāk mēs šķīvītī paņemam brūno cukuru ar kanēli, samaisam un ķeramies klāt. Veidojam tādus kā bumbiņus, apviļājam cukurā un kanēlītī un izklājam visus gabaliņus uz pānas. Laikam cepties 180 grādos 25 minūtes, ja jūs zinātu, cik tas ir garšīgi, kā mājas smaržo. Es tajā dienā uztaisīju dubultu porciju. Redzēt, cik mīksti? Noteikti pagatavo un tiekamies atā.